Nissan Micra, pēc tam Porsche automobīļi un Auto akadēmija ar asarām, priekiem un skaļām emocijām. Sveicināti! Raidījums Ātrums cilts šodien studijā, jeb motoru muzejā Ilmārs Līkums un Pauls Nimrods. Sāksimies, protams, ar mašīnām. Pa motocikliem varbūt vēlāk, varbūt citreiz. Ilmār, dzirdēsot jaunumu, trešais BMW kaut kāds būšot jauns kā vāciešiem, ja? Visa Rīga satraukusies. Visa Rīga ir satraukusies. Es domāju, ka arī perifērijā ir zināms satraukums manāms un tā, jo tomēr automobils svarīgs un daudziem tūs un mīļš. Un internets kaut kā tāds perifērijā nebūtu nekavē, līdz ar to viņi uzzina tikpat ātri, kā mēs Rīgā. Tieši tā. Nu, kāds tad būs, kā tev šķiet? Kāds tad būs? Nu, skaidrs, ka lielāks, jo par to liecina visas formālās pazīmes. Ir skaidri pateikts, ka 9,5 cm garāks un 5 cm garāku riteņbāzi, arī platāks tas automobils būs. Bet es domāju, ka stāsts tev ir par to, lai saglabātu BMW tradicionālās vērtības un lai būtu ideāls svarojums starp asīm un tā tālāk. Un tas viss šim jaunajam automobilim būs. Droši vien, ka zinām pierašana prasīs jaunais izskats. Jo... Jā, man jau pie pirmās fotogrāfijas internetā bija jāpierod. Nu, lieta ir tā, jā. Tieši tā, jo es domāju, ka ja iepriekšējiem automobilim tā virsbūves augšējā daļa, ko teiksim, dizaineri sauc par siltumnīcu, tā stiklotā daļa, tā bija tāda šaurāka, zemāka un, teiksim, noteikti mazāka nekā tas korpus, ja, tad jaunajiem viņi ir tāda liela un apaļa, un tas auto izskatās vismaz bildēs dažos rakursos mazliet dīvaini. Man kā mūsinājās vairāk tā priekšstādi tāda nošņurka uz leju, tā kā kaut kas tur beidzies, bet varbūt, ka viņi ir tā kā mēģinājuši uzsist uz Maserati šņīti, tiem arī dažiem tie uz leju, bet nu, kāpēc BMW ilgoties izties pēc Maserati nav nekāda jēga? Nu, jā, nu, galvenais jau var būt, ka galvenais ir, lai tehniski tas automobils būtu pareizs, un es domāju, ka, lai nu kur, bet šajā ziņā tur par ko uztraukties nav, jo neskatoties uz to, ka izmēri ir tomēr lielāki un virsbūve ir kļuvusi atkal stingrāka, automobils tomēr ir drusku vieglāks par saviem 50 kg, nu, vismaz, ja salīdzina tās pamatversijas, un interesanti jaunumi ir motorfrontē. Tagad jau sākot ar pirmo sēriju BMW aizvien plašāk izmanto turbomotorus, un arī šajā te jaunajā modelī no sākuma būs turbodzinēji, un interesanti jaudīgākā modifikācija būs 328, tas būs 2 litru turbomotors, un tikai versija 335i būs pirmā, kur parādīsies normāls 6-cilindra rindas motors ar turbīnām, tāds kā pat tev arī labi pazīstamais ar 306 zirgspēkiem. Kāpēc vispār jēga šajos laikos ražot motoru pēc turbīnām? Kur tur jēga? Nu, vairs jau nav. Neviens arī vairs neražo. Ja, tā kā tas ir reti. Arī šis te 6-cilindra motors jau ir ar turbīnu. Ja, tā kā tā. Bet nu, vācieši skaits, vācieši nesašūsies, viņi to savus BMW ražo, tur viņiem viss ir kārtībā. Vienam tāda jocīga nācija kā Franči, viņi taču ražo pilnīgi smiestains mašīnas, kaut kāds jocīgs, tur Peugeot, Renault, Citroën. Tā kā mēs uz gonkām pastamies, pirmā formulā viņi tiek galā motoriem, tur Lemānā, tur vinnēja, Audi nav vinnējis, ja? Tad viņiem kaut kā iet, ne? Jā, nu, uz to lietu var paskatīties ļoti dažādi, piemēram, Renault, taču, jā, Latvijā šīs te markas uztver ir tāda, un, teiksim tā, mazliet skeptiski, ja, vai varbūt rezervēti. Ja. Ar iecietības, te? Daži skatās ar iecietības, jā. Bet globālajā līmenī jau Renault ir ļoti sekmīgs ražotājs, un aliansē ar Nissan ir, es domāju, ka viena no spēcīgākajām savienībām šobrīd globālajā autotirgu. Tā kā tā, bet jā, tas jaunums, kas nāk no Francijas, tomēr nekādā veidā nelīdzinās ne Renault, ne Peugeot, ne Citroenam. Runa ir par jaunu franču superauto, ko var uzskatīt par mūsdienās par pirmo, bet varbūt arī ne, jo galu galā Bugatti, lai arī pieder Volkswagenam, arī ir franču marka. Bet jā, runa ir par to, ka frančiem būs pašiem savs superauto un nav īsti skaidrs, kad nonāks ražošanā, bet recepti ir parasti, ir oglekļa šķiedrs šasija, ir vidū ielikts 4,4 litru turbomotors ar 1000 zirgspēkiem un ieskrējiens līdz 100 ir 2,7 sekundes. Pagaidām nav zināms, cik tas automobils maksās, un tam jau droši vien arī nav nekādas nozīmes, jo plānots ir izgatavot 15 eksemplāros, un es pat neriskēšu teikt, kā to mašīnu sauc.
Es domāju, ka viņam svarīgi ir, ka viņam uztaisīta tā forma, kur izliet to stikla šķiedras virsbūvi. Tā pie 15. noteikti figūriņas sāk šķiepties vai nodilt, tu paši kā vairāk. Uztaisīt, cik sanāk viena forma. Viss ir mierā. Labi, tā gaidām to franču superauto, bet jau būtībā jau pat Latvijā katrs pat provinces pilsētas snobs jau sāk incendēties pa vīniem, tad frančiem pēdējais laiks nesiet pa superauto, vai ne? Jā. Kaut kā jums priekšā ēt. Bet tu izbrauc ar mašīnu, kur es mūžā paredzējis, neesmu Nissan Micra. Jā. Tu varat apslēgt ar vārdiem, kā tas vērķis izstās. Es neesmu neko redzējis. Grūtāk tagad ir, tieši par šo te jauno auto runājot, ir grūtāk pateikt dažos vārdos, kā tas auto izskatās, pretmetā tam iepriekšējiem auto, kuram tomēr bija tāds savdabīgs dizains, kas, manuprāt, bija, lielā mērā pamatā šī automobīļa popularitātei. Viņš bija fifīgs tomēr tāds. Fifīgs, jā, es domāju, ka tiešām tāds, jo reāli ņemot ir tā, ka šajā klasē no automobīļiem neko daudz gaidīt nevar. Tur nav ne ārkārtīgi progresīva tehnoloģija, ne liela braukšanas komforta un apspriest vadāmība tur vairumā gadījumā ir pilnīgi lieki, ja, bet tad vismaz ir šī emocionālā puse, kad ir foršs tas dizains, ieraug to vāģi, to kā pasmaidi, vai ne, un nospļājies pa visiem tiem trūkumiem, pie kurām jau galā pierod un kā priekšā un brauc. Tikpat, ja tu esies braukt ar Rīgu Liepāju, tu diezgan ņems to mazo aparātiņu, bet tā par Rīgu žvāku izskriet un kaut kur šķību greizi uz trotuāru atstāt. Nav nekāda vaina, var iztikt tā. Ko tu pabraukās, pastīsies un redzēs, varbūt, ka tautai kādam zin iepatīkās. Vienmēr jau arī to nesmukos un arī tā klibokai kāds jau paņem no patversmes, vai ne? Nissan, Japānas trešais lielākais autoražotājs atšķirībā no līderiem Toyota un Honda, nevienmēr ir mācējis veidot gludu panākumu ceļu. Modeļu politikā kompānija ir gadījies viens otrs grīlīgs solis. Un kas zina, kā viss būtu izvērties, ja ne alianse ar Renault. Vienlaikus Nissan ir spējis radīt īstas leģendas, ko pazīst pat sievietes, bērni un iespējams meža zvēri. Piemēram, Nissan Patrol daudz turpina uzskatīt par nepārspētu apvidnieku. Savukārt Nissan GT-R ir vienīgais Japāņu auto, kas godam tur kanti globālajā superauto arēnā. Arī Nissan Micra pieskaitām veiksmes stāstiem. Mazais, Vardē līdzīgais transportieris ar izteiksmīgo dizainu ir ieguvis veselu fanu armiju. Jā, cerams, ka kaut kad mēs varēsim aprunāties arī par Nissan GT-R, jo ātrumtilts izmēģinājumi taču nevar būt tikai tā tukša spriedulēšana par ātrumu teoriju. Taču šajā raidījumā mēs vēl turpinām mazauto tēmu un mūsu mobilajā laboratorijā nonācis Nissan Micra. Teiksim kā ir, šī nav mīlestība no pirmā acu skatiena. Iepriekšējais auto, priecīgs bolecs, mācēja atkausēt pat visaugstākās sirdis. Jaunais auto ir kļuvis tāds pieaugušāks, garlaicīgāks, it kā dizaineriem pēc džūku radīšanas būtu izsīkusi enerģija, nes ko tas varētu nozīmēt. Atbilde ir īsa un vienkārša – globalizācija. Jaunās paaudzes Micra ir tās augtais globālais auto, ko ražo vairākās valstīs un vienā izskatā tirgo visās pasaules malās. Ko tas nozīmē? To, ka indiešu uzņēmējiem Mumbajā, mājasemniecei Mančestrā vai tikpat labi jaunai mammai Jāgenskalnā vai vecmāmiņai Brisbenā var būt atšķirīgas gaumes, taču tām ir jāatrod kāds kopsaucējs. Nissan ir nolēmis, ka drošāk taisīt tādu auto, kas kaut mazliet patiks visiem, nevis tādu, par ko sajūsmā būs viena minoritāte. Taču, ja Micra āriena ir kļuvusi bālāka, tad salonā šķiet ir noticis pretējais process. Un tagad ir, ja ne ļoti labāk, tad noteikti savādāk. Nebūtībā aizgājis plauktam līdzīgais priekšējais panels, vietu dodot pieaugušiem auto raksturīgākai arhitektūrai ar apaļām formām, kas atkārtojas daudzos elementos, taču skats tagad ir krietni pieklājīgāks. Iedomāsimies, ka es esmu automobīļa veikalā. Tikai kurā nodaļā es atradīšu Nissan Micra? Pie zīdaiņiem, pie bērniem, pie pusauģiem, varbūt pie pieaugušajiem. Garumā Nissan Micra stiepjas nepilns 3,8 metrus. Tādā veidā auto nostājas tieši starp pašiem mazākajiem mazauto, piemēram, Kia Picanto, un pašiem lielākajiem, piemēram, Škoda Fabija. Vai tas nozīmē, ka Micra apvieno labāko? Spriežot pēc salona ietilpības un cenrāža, tā tam vajadzētu būt. Micra pašus mazākos pārspēja gan ar viesmīlību uz aizmugures sēkļu, gan ar bagāžnieku. Bez tam Micra pircējiem ir pieejams bagātīgs aprīkojums, piemēram, stikla pusjumts, navigācija un pat vienkāršs parkošanās palīgs, kas zina teikt, vai starp ielas malā stāvošiem automobīļiem ir pietiekami daudz vietas.
Gluži sagaidām, aprīkojuma izvēle veido krietnu diapazonu mikra cenās, kas sniedzas no relatīvi pieejamiem 7420 latiem līdz 11770, kas jau ir ļoti nopietna summa. Motoru un transmisiju ziņā Nissan pret saviem klientiem tāds ļoti vēlīgs nav. Jūs varat izvēlēties vai nu 5-pakāpju mehānisko kārbu vai variātoru. Tomēr viena intriga zem priekšējā pārsagņa ir saglabāta. Runa ir par 1,2 litru 3-cilindra motora jaudīgāko versiju ar 98 zirgspēkiem. Tā ir aprīkota ar kompresoru. Šajā klasē eksotiska risinājuma izvēle nav tikai labākai dinamikai, tā domāt arī labākai ekonomijai. Tehnisko datu tabulās Nissan sola fantastiskas lietas. Kompresoru mašīnītes vidējais degvielas patēriņš ir tikai 4,3 litri uz 100 kilometriem, jeb par 0,7 litriem mazāk nekā ar vājāko atmosfērisko motoru. Un ja tā, dīzels mikra tik tiešām nav vajadzīgs. Kā ierasts, prakse no teorijas atšķirs, un mūsu vidējais degvielas patēriņš, braucot jauktā režīmā, iznāca 6 litri. Tas nav maz. Tomēr mikromotoriņš mums iepatikās. Pateicoties griezes momentam, retu reizi jāizmanto viss apgrieziena diapazons. Pilsētas luksusforu sacensībās mikra nereti izrādījās pats ātrākais auto, un vēl kompresoru motoram ir īpaša skaņa, kas auto vadīšanu neapšaubām dara līksmāku. Diemžēl visādi citādi mikra atstāja visai viduvēju auto iespaidu. Pilsētas ielās stingrā piekara neganti krata pasažierus, kuri teju katrā līkumā veļas ārā no plakanajiem sēdekļiem. Jūtam diskomfortu izraisa nepietiekama skaņas izolācija, par nepatīkamu akustisko fonu gādājot gan aerodinamiskiem trokšņiem, gan smilšu strūklām riteņu arkās. Ātruma ieslēgšanas precizitāte iebildums it kā neizraisa, taču kūlis ātrumkloķim dod aplam lielu brīvību. Vārdu vadāmību šoreiz maz negribās pieminēt. Nissan mikra vienkārši dara visu, ko no tās prasa. Var jau, protams, teikt, ka no šīs klases lieki gaidīt liels smalkums. Taču Nissan jau nav nekāds zaļais jaunpienācējs. Par laimi vismaz vienā ziņā mikra savu vārdu attaisno pilnībā. Pilsētā ar šādu auto braukt ir daudz vieglāk. Auto rindas praugās, kas pat ar kompaktnieku liekas neieņemams, mikra brīvi lido cauri, bet parkošanās ar vai bez asistenta ir tīrā bērnu spēle. Izmēģinājuma brauciena beigās man ir jāatzīst, ka mikra ir izdevies padeldēt manu kritikas un skepses kramu. Un tomēr, globālās modernizēšanas ietvaros automobīls ir zaudējis krietnu daļu oriģinālā šarma. Tā rīcībā gluži vienkārši nav tik daudz unikālu sevis pārdošanas argumentu. Bet neko darīt. Acīm redzot, tāda ir cena par konkurenci globālajā auto tirgū. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam Porsche klubs Latvijā un Auto akadēmijas noslēgums. Ātruma cilts.